Es varētu vēl papildināt, ka Anglijas komandai ļoti jauna dakterīse, un vienā no laikrakstiem bija tāda fotogrāfija, kur viņa ir pēc spēles ģērbtuvē, un kādiem 4 hokejistiem bija tā uzzīmēts smuks vīģis lapas priekšā, un tas gan priekš lasītājiem. Jā, viņi starp citu apvieno savus ārsta funkcijas arī ar masieru funkcijām. To es nezinu. To es šodien redzēju. Labi. Kā saka, Angļi ļoti cītīgi un rūpīgi gatavojās šai spēlē, un to mēs redzam, kas notiek arī uz ledus. Tūlīt pēc dažiem mirkliem šeit Šefildā sāksies 3. periods Lielbritānijas un Anglijas valsts vienību sacensībā. Rezultāts, kā redzat, ir slidens 5-4, un tomēr man gribas sacīt cerīgs. Vēl 20 minūtes. Spēle vēl nav beigusies, tikai Lielbritānijas komandas lēnītiņām ierodas savās vietās. Pēc Starptautiskās ledus hokeja federācijas oficiālajos sacensībās pārtraukumam no tā brīža, kad mača galvenais tiesnesis aptur spēli, līdz tam brīdim, kad viņš iemet ripu iemetienu vietā, ir jābūt 12 minūtēm jāpaiet. Nu, godīgi sakot, es neatceros strādājot tik tiešām. Starp citu par dakterīti mēs runājam. Lūk, viņa pa kreisi tā ir tā Lielbritānijas komandas dakterīte. Bet 12 minūtes jau ir sen pagājušas, un tikai tagad laukumā parādās Latvijas komandas spēlētājiem. Mums, protams, dakteris joprojām ir labi pazīstamais Jānis Pēps, pa labi bija Boris Lavrenovs komandas masieris, un tas ir mūsu komandas uzbrucējs 16. numurs Gunārs Samazvietis. Tas ir mūsu uzbrucējs Jevgeņijs Semeļaks, starp citu vecākais mūsu komandas spēlētājs. Viņam 32 gadi, viņš spēlē Vācijā, Ravensburg komandā. Un arī rezultatīvi šeit nospēlējis viņam 3 punkti. Lūk, tas par Semeļaku. Ja par Jāni Kvēpu es nejauši biju paņēmis līdzi 69. gada hokeja kalendāru, un tur no tās komandas, toreiz meistara komanda, ir palicis uzticīgs hokejam, ledum un savam pienākumam tikai un vienīgi Jānis Kvēps. Bet tagad lūdzu uzmanību, 3. periods šeit Šefildā.